mums jau patiesībā, es tā varbūt teikšu nepopulāri, pati sistēma, jau tas, ko mēs šeit cenšamies ieviest, nebūtu nav slikta. Slikts ir izpildījums, kā mēs to darām. Jo, piemēram, mēs skatāmies um, uz to pašu izglītību, kas saistīta ar iekļaujošo izglītību, ja, kā doma jau ir laba un viss ir jauki, bet mēs gribam izdarīt ko tādu, tam nenovēlot, neiedalot resursus, un tajā brīdī tas viss sāk ņemt un izčabēt, jo, piemēram, es skatos kā skolā, mums ir iekļaujoša izglītība, bet psihologa mums nav. Jā, līdz ar to mums nav sociālā pedagoga. Mums ir ļoti maz naudas atbalsta personālam, mums trūkst logopēdu. Rezultātā tā doma un schēma, tā schematiski viss ļoti labi skan uz papīra. Tomēr man šķiet, ka cilvēki, kas ir vēlējušies sākotnēji ko tādu ieviest, varbūt nebija praktiski domājoši, un tie pēc tam nākošie, jo tur jau baigā pēctecība, visi, kas grib pieskarās izglītības sistēmai un kaut ko savu tur ņem un uzšķibina vēl klāt, viņi nav padomājuši par resursiem, un man šķiet, ka mums ir neprasmīga mūsu resursu pārvaldība iekšā sistēmā, bet arī tas ir visā valstī, jā. Mēs redzam, kā tikko, kad mums, tā kā es tikko teicu, mums nav speciālisti, mums nav līdz galam izstrādātu mācību līdzekļu, bet tāpat laikā viens ir izdomājis, ka 24 miljonus vajadzēja novirzīt kaut kādai tur analītikai, pētniecībai un tā tālāk, jā. Un šī, man liekas, tā lieta, ka mēs necienam esošos resursus un no esošiem resursiem neprotam sasniegt labāko kvalitāti, neprotam plānot resursus, un kā rezultātā sanāk, ka mēs pat labus modeļus spējam fantastiski sačakarēt, tikai tāpēc, ka nav prasmju viņu ieviest. Mūsu valstī mēs varam paņemt jebkuru modeli, kas pasaulē strādā un ir fantastisks un lielisks. Tomēr mums ir fantastiska spēja sačakarēt visu, tu iesaistot neprofesionālus cilvēkus un klusi kaut kur ēnā, necaurspīdīgi lemjot par lietām, neiesaistot partnerus, iesaistītos pedagogus, skolu direktorus. Un tā kaut kā mums tā spējam aprakt visu, jā. Manā skatījumā Latvijā ir jābūt obligātai vidēji izglītībai, jo mums kā mazai tautai izglītība ir viens no nācijas pastāvēšanas tādiem pamatakmeņiem, jā. Ja nav labas izglītotas tautas, mūsu konkurētspēja pasaulē ir vēl zemāka. Viens ir tas, ka mums ir ģeolokācija, jā, iespējams nav dažkārt, kā saka, drošākā un labākā, jā, dažkārt un vēl neskās, bet izglītība tas ir noteikti, viņa var būt gan kā eksporta spējīga prece, konkurētspējas veicināšana, investīciju piesaistei, un tāpēc man liekas, ka obligātā vidē, jā, tas ir standarts, jo redzi, ka nevis pēc 9. klases viņš šos cilvēks jaunais, neizlēmīgais var lemt, ko tālāk darīt, un tad viņam grūti atgriezties, tālāk ir atpakaļ pie izglītības. Jā, uz izglītības ceļa, tad, kad viņš 2-3 gadi paņēmis pauzi, atpakaļ vidusskolā stāties ir krietni smagāk. Tad, kad viņš cilvēks pēc 12. klases, pirmkārt, viņš jau iegūst noteiktu briedumu, garīgu kaut kādu noteiktu jau apvārsni, vismaz nedaudz vairāk tādu dziļāku. Un tad jau arī viņš paņem to 1-2 gadu pauzes pēc vidusskolas, viņam tomēr atvērtas vaļā ir šī specializācija, šīs augstskolas. Un man šķiet, ka mēs esam pārāk zemu nolaiduši savu obligāto latiņu. Jā, tā kā tas laikam ir tāds lielākais mans ieteikums. Nākošais ir izglītībai jābūt pieejamai. Izglītības pieejamība ir nesaprotami, no kura brīža mēs esam sākuši darīt tā, ka vidusskolas dzenoties pēc saviem reitingiem sāk veidot iestāju eksāmenus, iestāju pārbaudījumus, sāk sijāt bērnus, sāk izteikt, lai gan viņus finansē valsts budžets, jā, interesanti, un viņi pa valsts naudu pašas sāk autonomi izdomāt, ko viņi grib uzņemt, ko viņi negrib uzņemt, jo viņiem lūk svarīgs baigi reitings, jā, un mēs esam cilvēki tādi, kādi esam, piedodiet. Tas, ko nozīmē, ka cilvēks, kurš mācās nedaudz štrumtīgāk, viņam nav iespējas tālāk mācīties, jābrauc tālāk no mājām, vai ir uz laukiem, jo tur nav tāda iestāja eksāmena vidusskolā, jā. Man šķiet, ka mēs esam nedaudz sajukuši prātā ar šiem reitingiem un aizmirstot par to, ka veidot reitingus, ka mūsu mērķis ir izglītot tautu,
nevis izglītot 1000 bērnus, kuri veido reitingus. Es laikam, piemēram, pamatskolā pilnīgi noteikti atteiktos no valsts eksāmeniem, no valsts pārbaudas darbiem. Tāpēc, ka mums ir parauga programmas tomēr skolā, tāpat arī mums ir skaidri noteikumi jaunās vērtēšanas sistēmas. Jā, tā tad vairs nav skolotājam patvaļīga tāda vērtēšana, kā es gribu, tā es vērtēju, pielieku 1 punktu vai 2 nost. Tā nav. Jā, rezultātā mums ir jaunā vērtēšanas sistēma, svērtie vērtējumi, visu, un es neredzu, ka pamatskolā būtu nepieciešama vispār valsts pārbaudas darbi. Tieši tāpat kā es neredzu, ka vidusskolās būtu nepieciešama bērniem iestāja eksāmeni. Jā. Manā skatījumā tas pirmais posms, kad viņiem ir šie pārbaudas darbi, tas ir vidusskola, un iespējams arī šajos mācību priekšmetos, kas mums ir strateģiski svarīgi mūsu izglītības, kas ir mūsu izglītības stratēģijā valstiskajā svarīgi. Iespējams, tās ir tāda fizika, ķīmija, jā, tur matemātika, tur dabas zinības. Un tālāk jau tiešām šīs augstskolas gan var ņemt un ir iestāja pārbaudījumi augstskolās. Es domāju, ka vispār pat varētu arī iespējams arī vidusskolā atcelt valsts pārbaudījumus un iestāja pārbaudījumi ir tikai augstskolās. Cilvēks pabeidz video izglītību, viņam ir sekmes no vidusskolas, kādas viņš ir saņēmis vērtējumus, un pēc tam jau augstskolā, ja viņš vēlās stāties, augstskola gan katra atbilstoši tai latiņai, ko viņi novilkuši, jā, viņi pieprasa noteiktas zināšanas, un tās ir jāapliecina iestāja pārbaudījumos. Līdz kam 9. klases, kā saka šis eksāmens. Sevišķi mēs nosakām, ka pamat izglītība ir obligāta. Jā. Ko tad mēs viņu 4 gadus turēsim līdz 9. klasē, 18 gadus laidīsim, 18 gados, ka viņš būs 3 gadus nosēdējis 1 gadu 7. klasē, tad tur, 8., 9. Tad mēs vēl kaut kur, sēdējis pirms tam ar kādā klasē uz 2. gadu. Ko tad mēs viņu tagad 18 gados tāpat taču laižam dzīvē. 18 gados tu vairs nevar viņu turēt. Jā, nē, es domāju, ka ir jāceļ, ir šis pamatskolās noteikti šie vērtēšanas pārbaudījumi valsts ir jāceļ. Nav sliktu vai labu lēmumu, ir jautājums, kāds ir mērķis. Jā, mēs taistā no biznesa vides, jā. Varam visu darīt, vispār visu slēgt, ciet un miers. Jautājums, kāds ir mērķis? Un redzi, valsts visu laiku runā, nav skolēni, lieli tēriņi, nav skolēni, lieli tēriņi, bet mērķis ir kāds? Izglītot sabiedrību, vai mērķis ir ietaupīt līdzekļus, vai kaut kur izlavierēt pa vidu, vai arī tomēr 24 miljonu iztērēt štruntā un aizslēgt skolas, jo domāt, ka tas 24 miljonu štrunts ir vērtīgāks nekā 10 skolas. Jautājums, redzi, kāds ir mērķis, jā? Un tāpēc man liekas, ka es vispār esmu par to, ka tas baigi skaļi teikšu, ka skolas lielākoties nevienmēr, bet skolas lielākoties slēdz neprasmīgi direktori. Nākošā lieta, skolas slēdz bieži vien izglītības pārvaldes un novadi, kuriem nav plāna. Zini, kā ir lielākais, labākais veids, kā paslēpties, ka nav plāna? Vienkārši aizslēgt, pateikt, skolā nebija skolēna, mēs nekā izdarīt nevarējām, līdz ar to mēs šo skolu slēdzam. Tas nozīmē, ka nav plāna, tad nebija nekāda attīstības plāna. Tad, ja bieži vien jūs palasītu skolu attīstības plānus Latvijā, es neesmu lielāku štruntu birokrātisku mēslu redzējis, kā bieži vien šajos plānos, kas tur ir ierakstīts. Tur taču ir skaidrs, ka tur nav neviens ne instruments, tāpat kā izglītības sistēmā. Skola uzraksta plānu 3 gadiem, 4, 5 uz priekšu, un tur nav vispār runāts par resursiem. Ar kādiem resursiem tu to sasniegsi, kādām tehnikām tu to sasniegsi, kādi būs šie kontrola mehānismi, ka tu redzēsi, ka tu ej pēc plāna, kas būs, ja tu neej pēc plāna, kādi ir darāmie uzdevumi novadam, skolai, sabiedrībai. Ja? Nekā tāda tur nav. Tas ir vienkārši likums prasa, ka skolai nepieciešams attīstības plāns, direktors uzraksta blā, blā murgu, bieži vien, jā, un deputāti, kuriem nav nekāda sakara, pat dažkārt arī ar izglītību, jā, jo daudziem no viņiem pašiem viņas nemaz normāls nav.
Nu, viņi pieņem, paceļ rociņu, un tad skolu slēdz. Es ticu, ka skolas var piesaistīt bērnus. Protams, ka viņi nedzimst. Valsts skola atrodas starp mežu un pļavu. Jā, līdz ar to viņas jau tur nepiedzima. To, ko direktors var darīt, pirmkārt, viņš var savās kvalitātēs būt tik labs, lai no vietējā ciema bērni tomēr mācītos vietējā skolā un nenotiktu šī te bērnu migrācija dēļ nekvalitātes. Un otra lieta tā ir bērnu pārdale arī tajās lielajās skolās, kas būtu ļoti svarīga. Kāpēc mēs esam iedomājušies, ja rekuri skolā ar 1000 bērniem, ka viņi ir laba, bet tās mazās blakus, kurās ir 100, ir sliktas, tāpēc mazo slēgsim, lielo paturēsim. Patiesībā būtu jādara savādāk. No lielās skolas, kurā ir 1000 bērni, būtu jāsamazina tajā bērnu skaits līdz 600, un pārējie būtu vienmērīgi, kā saka, pēc noteiktām programmām, un viss būtu jāņem un jāizkliedē pa pārējām skolām, jo bērna mācību kvalitāte ir pārpildīta milzīga klase, un tas lielais kolhos ir kaitīgs. Un mēs to zinām. Var pajautāt psihologiem. Viņi teiks tieši to pašu. Tāpat arī pievērsties bērnam, pieņemsim, ir neiespējami pedagogam kvalitatīvi, ja tev ir 25 bērni klasē, 40 minūtes, ir pašvadītas mācības, ir audiovizuālie materiāli, definējam mērķus, pēc tam atrunājam par mērķiem, darbs grupās, jā, un no tiem visiem mācās 8 ir ok, mācās vēl daudz maz jēdzīgi, 10 ir vidus un 7 ir delveri, kas vienkārši dezorganizē stundā darbu. Un tev vēl jācīnās ar disciplīnu. Tas nav iespējams. Jā, un cīnīties par to, ka es pierādīšu, ka pat 30 bērni klasē ir labi, nu tas nav instruments un rīks pārējiem. Tas ir viens tāds varonis, tas nozīmē, ka mēs tagad visi tādi iesim, būsim un darīsim. Jā. Tā kā es domāju, ka glābiņš ir decentralizācija, pilnīga decentralizācija. Mēs ar centralizāciju jau esam iznīcinājuši arī ciemus un apdzīvotas vietas jau. Jā, tūlīt būs kā skola pazūd no kartes, tā arī apdzīvotā vieta izdzisīs. Es redzu, kādi jaunie skolotāji, kā viņiem deg acis, cik viņi ir fantastiski, cik viņi ir pasaules aptveri viņiem ir, cik viņi ir inovatīvi. Un ja tu nonāc vecā puspūšā sistēmā, viņi zaudē motivāciju, viņiem ir ļoti liels tāds iekšējs konflikts ar to, ko viņi gribēja sevi nest skolā, un ar to realitāti, ko viņa var ienest. Un vecā realitāte lepojās ar to, ka redz tā, tur gribēja pārāk idealizēju skolu. Nē, viņš neidealizēja, viņš tiešām gribēja padarīt sistēmu daudz labāku. Tāpēc es domāju, atbalstošs direktors pietrūkst. Jā, es teikšu ambiciozi, man ir prasmes, tāpēc, ka es esmu apliecinājis to 2 reizes, tāpēc gāju skolām, es to apliecināju Ķibes pamatskolā, ka skolu var glābt, var piesaistīt skolēnu skaitu, var piesaistīt skolotājus arī nekurienēs. To pašu es apliecināju un parādīju Vallē, ka es to varu izdarīt. Kā domā Indara, cik reizes man uz izglītības ministrija ir pajautājusi, Jāni, kā tu to izdarīji? Cik reizes man kādas izglītības pārvaldes ir uzaicinājuši pie sevis un pajautājuši, Jāni, kā tu to izdarīji? Pastāsti mums lūdzu recepti. Un te ir jautājums atkal par to, vai izglītības sistēma var strādāt, ja viņā ir vienaldzīgi cilvēki. Ir vienaldzīgi. Jā, kuru interesē tas, kā Jānis dabūja skolotājus, kuru interesē tas, ko Jānis darīja, lai dabūtu skolēnus. Un tas man ir iespējams nedaudz sāpīgi. Es biju cerējis, ka mēs kopā ar citiem novadiem mainīsim pasauli un glābsim viņu skolas un darīsim to, bet ļoti daudziem tas neinteresē. Jā. Un tad ir tāda baigā, tādas pretrunas. No vienas puses visi visur klaigā, ka vajag saglabāt skolas, cīnīsimies par skolām, bet tā pa īsti vai tiešām tās skolas kādam interesē.